Kas viņus izdzina ielās, kur vecerīgas bruģis kliedz pēc akmeņu kaļa cirģa, kam sitot nodalas 5? Kam lido akmeņi logos un mašīnu sirēnas kauts? Trapmuļķi jau to bāri pēc taisnības neprātā sauc. Jānis Keits jau 40 gadus dzīvo un strādā Jelgavā, taču viņa dzimtās saknes meklējamas tagadējā Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Dērvēnienes ciemā. Šobrīd Jānis strādā Jelgavas mūzikas koledžā par direktoru. Dzeju sāka rakstīt pirms 2 gadiem. Es nonācu pie tāda secinājuma, ka daudz kas mums pazūd. Mums pazūd vietvārdi, mums fiziski pazūd mājas, fiziski pazūd upes, dažādas vietas. Un visvairāk tas man izsakās tieši latgaliski rakstītajā dzejā. Dzejas krājumā ar krustazīmi dvēselē liela nozīme pievērsta latgalis vērtībām. Tā esot ticība, strādīgi un patiesi cilvēki. Dzejas rindās jūtams humors, kad tiek stāstīts par bērnību, rakstura stingrums un dusmas, kad rakstnieks domā par to, kā cilvēki dzīvos šobrīd. Klausītājiem šī dzeja ir tuva un saprotama. Tiem, kas te ir dzimuši, un kad runāja tieši par to diervanīni, un par latgaļu valodā, latgaliešu, tad mums daudziem bija acīs asaras, un tas viss atsauc atmiņā viņu bērnību, to ciemu, kur varbūt tagad jau daudzas tiešām tukšas mājas. Tie paši diervaniņa, kurām bija kādreiz pat 30 bērnu goja uz skolu rindiņā, viens pēc otra, tā kā arī Joņs ir raksties, visi pie Krista nūzastojos, pormeta Krista pacēļa capuri. Dzejniekam šogad aprit apaļa 60 gadu jubileja. Lai gan šīs dzejas krājums Jānim ir pirmais, viņš šobrīd domā jau par nākamā dzejas krājuma izdošanu. Dzejoļu vēl esot daudz, kuros pārdomās un patīkamās atmiņās tiek stāstīts par cilvēkiem Latgalē.